Militārā ražošana ievies zaļais koridors. Nu tā, izpreparējot teorētiski uz papīra, tur ir attiecīgi noteikumos parametri, caur Latvijas Investīcija attīstību aģentūru, definēts, ka zaļais koridors, nu tā vienkāršiem vārdiem sakot, ir nosacījumi, kad uzņēmēji, kas ir militārā jomā, var ātrāk tikt galā ar procedūrām, varētu teikt arī ar birokrātiju. Tik tālu varētu to ķeksīti te tādu ielikt. Otrs jautājums ir, cik tajā koridorā ir nonākuši, jo ieviests viņš bija plānots 2. ceturksnī. Un cik no tā koridora ir iznākuši ārā rezultātu un kādu rezultātu. Šobrīd saskan liecības no Aizsardzības ministrijas un Investīcija attīstības aģentūras 5 uzņēmumi ir koridora procesā. Protams, noslēpums tieši attiecībā uz ko, kādu rezultātu tas viss notiek, bet nav arī ziņas, ka tas rezultāts ar to koridoru būtu sasniegts. Tā kā te ir liels jautājums, ar ko tas koridors beigsies.